Nu tad tiesneši gatavi lielās meistaru klases startām. Mūziku pagriežam bišķi klusāk, lai to starta blīkšķi visi droši, ka dzird. Zaļais karoks aizmugurē, 15 sekundžu signāls un pēc starta šāviena piloti skrieš uz tiem motocikliem. Nu, galīgi nav viegli skrietajos cietajos plasmas zābakos. Pirmajā motocikli jau rūt un aiziet rasa. Lielā meistaru klase! Solovičs netika. Daudz jau vairāk pazuduši slēpotāji pašos pirmajos metros pēc starta, vēl kritiens pirmajā nogāzē, braucot lejā no kalna, tur divas ekipāžas šobrīd guļas krostām šķērsām, pārējie vēl mēģina izkustēties no vietas, daži meklē slēpes, daži savus slēpotājus un cits savus motobraucējus. Lielā meistaru klase vislielākais pārs šodien. Arī tālu. Dobre redzēju. Speciāli man skamēs. Kamdēļ? Kāda bija? Platība īstenībā galvā. Sanitārs. Jā, atrāk ieplēs. Un aiziet mazā meistaru klase. Tādā viņš izskatās, kurā ātrāk līderi šīs nācības. Klasēs braucēja viņiem, nākamais startais ir tagad 12 minūtes plus 2 ātri mazajai meistaru klasē.
skatītāji paiet no trases, paiet tālāk drošākā vietā un galvenais nestāviet līkuma ārmalās aiz līkuma. Sportisti var izskriet ārā un tad nevienam nav vajadzīgs. Augstā kalnā, kur tautas klasē uzrāpies bija tik grūti, šie tiek krietni ātrāk, bet Džons nogāžās otrā vieta un tur jau toreiz caurākajam trāsas posmam cauri lejā no kalna aiziet mazās meistaru klases braucējs.